Jā, apsveicam ar brīnišķīgiem 2 zeltiem tavā kaklā. Kādas tās kopējās sajūtas, atgriežoties Latvijā? Lieliski, kas beidzot būt mājās un īstenībā novērtēt tas, kas mums ir, jo Indija īstenībā parādīja, ka mums ir tiešām jāmāk novērtēt tas, kas mums šeit Latvijā ir. Tā ir tīrība, civilizācija, viss ir baigi forši. Un runājot par medaļām īstenībā, jo man ir 1. un 2, bet pateicoties Kolumbietai, man tā izcīnīja 1. vieta, jo viņi iesniedza protestu pret meksikānieti. Un tāpēc man ir tās 2 zelta medaļas, bet sportiskā ziņā idejas, ka es esmu 2. Tā kā es esmu ļoti apmierināta ar rezultātiem un esmu metusi viss tālāk kopš 8 gadiem pēdējiem, jā, un tā kā potenciāls ir. Un es teiktu, ka tā zelta medaļa, kur man it kā savā ziņā Kolumbija, teiksim, uzdāvināja, ir tas te kā kompensācija par to, kas notika pagājušo gadu Parīzes spēlēs. Par Indiju parunājot, kāda bija tā organizācija? Tu saki, jānovērtē, kas mums ir šeit, cik grūti vai sarežģīti jau tur klājās ikdienā? Karstumu es mīlu, karstumu es izturēju, tā nav problēma. Es tieši karstumā labāk startēju, bet es domāju, tīri par to tīrība, tā nabadzība tur ir diezgan augstā līmenī, un kad tu tur brauc ar to pašu kaut kādu autobusu, tu redz, kā bērni ubako uz ielām, tāpēc es uzskatu, ka mums ir diezgan viss, forši. Bet organizācijas ziņā es teiktu, ka viņi norganizēja, centās ļoti labi norganizēt. Transporta problēmas vispār nebija, hotels bija labs. Man bija grūtības ar ēdienu. Es nemīlu Indijas ēdienu, viņu tās specifiskās garšas. Tā kā, es esmu laimīga būt mājās, un man vīrs jau ir uztaisījis kāpos zupu. Tā kā es gaidu, kad es varēšu braukt mājās aiz zupu. Šķēps jau tev vienmēr bijusi tā pamatdisciplīna, kur tev labāk ir gājis. Tur viss gāja kā pēc plāna, jo treneris teica, ka ilgi 26 metri nebija bijuši, bet tur sanāca. Jā, 26 metri pēdējo reizi es metu 2017. gadā pasaules čempionātā. Un man pašai par pārsteigumu bija 26 metri, jo bija tā, ka es uzmetu pirmo 26,0 ar kaut ko, un otrais bija 26,18. Un tas nākošais vēl bija tālāks, bet es uztaisīju nelielu tehnisku kļūdu, un viņi neieskaitīja. Iespējams, viņš bija tuvāk tam pasaules rekordam. Tātad viss iespējas ir atkal mest tos 27, bet, protams, ir jātrenējas kārtīgi. Bet, tā kā treneris teica, ka esmu šo čempionātu bijusi vislabākajā formā, kādā līdz šim esmu bijusi. Diskā tev grūtāk ir gājis pēdējā laikā. Cik salda bija tā medaļa diskā? Teikšu godīgi, ļoti saldā. Mēs braucām autobusā, kad man paziņoja, ka man ir 1. vieta, jo sākumā teikts protests, un mēs domājam, kaut mēs rīt aizlidot mājās. Tas bija tā kā vakar. Un diezgan ātri izskatīju šo protestu no Kolumbijas puses iesniegto, un jā, tā medaļa ir 26, 51, un to vienu neieskaitīju, kas bija 26, 74. Es domāju, ka tur, forši, viss ir super, viss sanāca kā plānots. Atmaksājās tas, ka treneris uz disku uzspieda. Es dzirdēju no taviem radiniekiem, ka esot bijusi pat īpaši nometne Valmierā diska mešanai. Jā, bija, ka mums ir tāda specifiska mešana, un kad lode, kas ir 2 kilogramīgi smaga, aizlidoja knapi 16 metrus, viņš teica, mēs braucam uz Valmieru trenēties. Un no tā brīža tika ielikts šausmīgi liels darbs, un arī tā pati lode tagad jau lido 18,5 gandrīz vai. Tā kā, jā, forši nomet bija forši, un viss tas rezultāts ir parādījies Indijā. Treneru ieguldījums kopumā, jau pirms Parīzes sākāt strādāt, tagad turpināt. Kā tu viņu vērtē, viņa darbu? Mums sanāk laikam kaut kādi 2,5, 3 gadi, kā mēs strādājam. Es domāju, ka par šiem 3 gadiem viņš kā treneris ir iepazinis to visu, kā sportistam ir vajadzīga atpūta, treniņi, kādi treniņi, jo tas jau nav viena gadā darbs tikai. Tāpēc es domāju, ka ir ieguldīts liels darbs. Protams, viņam vēl tagad mēs atpūstīsimies viens no otra, un tad jau turpināsim strādāt, jo izskatās, ka nākošais gads ir Eiropas čempionāts. Un tad jau skatīsimies, kā tas darbs turpināsies. Bet pagaidām netaisos viņu atlaist. Sagatavošanās periods, cik tas bija labs vai sarežģīts šoreiz tev? Protams, patraucēja, kā jau šķērsmetējiem traumas ar pleciem ir, tas pats arī man, bet tikām ļoti labi galā. Paldies manai fizioterapeitei, kur centās visu izdarīt pēc tā, lai es varētu startēt. Un, jā, bez traumām jau neiztiktiem sportistiem. Tā kā, jā, bija traumas, bet tādā brīdī, kad tu met to šķēpu vai disku, tu nedomā par to, tu vienkārši dari visu pēc labākās sirdsapziņas. Tu jau pieminēji Eiropas čempionātu, tā kā es saprotu, ka turpināt strādāt. Jā, turpinām strādāt, bet tagad man ir kādas 3-4 nedēļas pauze. Man ir jāatgūst to, ko es esmu nokavējusi universitātē. Tā kā man piekdiena jau uz universitāti jābrauc. Tā kā nav laika gulēt, neatpūsties. Trenere Diānai uz kakla 2 zelta medaļas, kopējais vērtējums, kā viņai gāja Indijā? Sajūtas ir lieliskas, 2 uzvaras. Tas nozīmē, ka esam izdarījuši maksimumu. Teiksim, ja godīgi, tāds arī bija mērķis.
jo Parīzes Olimpiskajās spēlēs tā 4. vieta bija ļoti sāpīga. Bijām ieguldījuši tiešām lielu darbu arī pagājušajā gadā, bet diemžēl dažādu iemeslu dēļ neizdevās realizēt, tāpēc šogad gatavojamies divtik. Un viss ļoti labi sadarījām, tāpēc milzīgs gandarījums un prieks paveikt to ir. Šķēps jau tā kroņa disciplīna pēdējā laikā ir bijis. Tur viss sanāca kā plānots? Jā, bet par cik mēs vairāk spiedām uz disku, šīs abas disciplīnas nav nemaz tik viegli savienojams, tāpēc tas arī nebija tik viegli paturēt, lai tas šķēps būtu līmenī. Bet to pamainot, to šķēpu arī dabujām mazliet labāku, tā kā ir prieks arī par šķēpmešanas sacensībām. Diskā tu jau minēji Parīzi un iepriekšējos gadus. Es saprotu, ka īpaši treniņu nometne pat bija Valmierā sarīkota. Kāds bija tas diska darbs, lai sanāktu viss tā, kā sanāca? Es ļoti labi atceros to vienu treniņu. Mums ir tāds tests ar smagumu mešanu. Es testēju vairāk to specifisko spēku, kas viņai ir. Es nomēru to rezultātu, saku dienai, viss tagad ir jādod virsū, ritīgi jātrenējās. Un tad mēs aizbraucām uz treniņu nometni Valmierā, kur ļoti lieliski apstākļi, lai sagatavotos. Un tā Valmiera arī bija kā tāds atspērienu punkts, un pēc tam veiksmīgi soli pa solim gājām uz priekšu. Un sportisko formu arī izdevās sasniegt īsi pirms lidojām uz Indiju. Tā kā, es biju drošs, ka tur viss būs labi. Jā. Rapjāt pīķi īstajā brīdī. Jā, tā sanāca. Diskā 4 metieni virs personiskā rekorda, tas ir ļoti lieliski. Jā. Ko var tādā specifiskā disciplīnā kā diska mešana pamainīt, lai tiešām, kā tu saki, 4 personiskie rekordi vienā dienā? Ar vingrinājumiem, ar pieeju kaut kādu, teiksim, tās metodas jau ir ārkārtīgi daudz un visu laiku ir jāskatās, kas sanāk labāk, kas sanāk sliktāk, paskatīties varbūt, ko citi dara, pakonsultēties ar kādu tādā veidā. Teiksim, tas tāds radošs darbs ir, jā, trenerim. Diana jau pieminēja, ka jāturpina strādāt. Eiropas čempionāts tuvojas. Kā tu skaties tajos nākamajos gados, ko jūs kopā varat izdarīt? Tagad noteikti, es tā parasti skatos soli pa solim. Tagad noteikti ir jāatpūšās, nedaudz drīkst arī pasvinēt. Tomēr darbs ir izdarīts, lai tas cikliskums iziet to savu ceļu. Tad atkal jāsēžās pie galda, jāapskatās sacensību plāns. Šogad visticamāk tas būs Eiropas čempionāts vai arī kāds Grand Prix sacensības. Jā. Kā tev ir ar Dianu strādāt? Tu jau viņu tagad kādu laiku iepazini. Kā ir ielikt šajā pasaulē? Tev bijis līdz šim? Šis ir 3. gads jau. Tā vērtējot tīri sportists treneris. Ar katru gadu viņa vairāk saprot, ko es no viņas prasu. Un es arī vairāk redzu ar katru gadu, kas viņai vairāk strādā. Tāpēc ar katru gadu arī tie rezultāti arī mums ir mazliet labāki. Jā. Neteiksim, ka viņi bija slikti arī sākotnēji, bet ir uzlabojumi. Par to arī prieks ir. Jā. Jo sākumā pašā man tas bija arī tāds, kā saka, atbildība, jo viņa jau pirms tam bija ilgu laiku jau sportojusi. Teiksim, es jau tagad viņa nevar būt sliktāka pie manis. Vai es noturu viņu vai padaru nedaudz labāku. Pagaidām tā mūsu sadarbība diezgan labi izdevusies. Lai turpinājums vēl labāks. Lielas paldies!